Nu, tā tad laba diena visiem. Puiši meitenes te kādu laiku apakaļ sāku taisīt sev pirti. Nu tā nosacīti sev, skatīsimies, kā viņš tur viss beigsies, bet pirti taisu. Mācos, reku ir gala siena. Galā es ieliku šādus dēlīšus. Jā, process iet, process turpinās, nekas nav pabeigts, bet, kā redziet, gals ir gatavs. Šajā galā, ne, bet šajā otrā pusē šeit būs kurtuve. Pagaidām ir tikai viena kārta ar vēja plēvi, audumu, vēja audumu, jā, jeb pretvēja audumu. Pēc tam augšā būs otra kārta. Jā, būs melna šī visa siena tāpēc, lai tos dēlīšus, ko es lieku, jā, lai varētu redzēt tās tumšās šķirbiņas, tūlīt es parādīšu, par ko ir runa. Tāpēc man bija vieglāk uzlikt šādu melnu audumu. Redziet, kas ir palieta, es taisu starp dēlīšiem šķirbas, un tur, lai spīdētu melns cauri, redziet, kā, vā. Tā, parādīšu jums šo fasādi. Redziet, kā es cītīgi biju strādājis visu nedēļu. Redziet, ieliku durvis vakar. Tā. Nu, redziet, kā. Lūk, jau smukāk. Jā, redziet, kā vakar ieliku durvis. Nu, lūk, un palika pavisam mazde. Nu, jā, visādi sīkie darbiņi jādara vēl ap mazo lodziņu. Tur vajag visādus dēlīšus un ap šito logu. Un reku augšā tur melns spīd. Virs durvīm tur trūks dēlītis. Tā kā, nu kaut kā tā, un tāpēc arī vajag to melno audumu. Jā, apiesim no šī gala. Redziet, kā tā pirtiņa būs, viņa būs. Tūlītās es gribu apiet, lai es nenokrītu. Tā, lūk. Nu jā, un šajā galā arī, jā, redziet. Nu lūk, šāda būs pirtiņa. Ja Dievs dos, tad rītā elektrību nāks man elektriķis vilkt. Jā, rītā elektrību. Šeit jau rekur rozetīte ienākošā ir, nevis, nezinu, rozetīte, kā viņu sauc. Pie šādi būs elektrības ienākšana, ja, objektā. Te augšā smuki būs pieskrūvēts, varēs šeit ieštepselēt elektrību, ja kas izrauj ārā un vari pārvietot to, kur ir štepselīts papa, mama, kā mēs sakam, ja, varēs pārvietot objektu projām, ja gribēs uz citu vietu, tā kā, nu, jā, ja Dievs dos, tad elektriķis rītā nāks un, nu, lūk, un ieliku durvis, redziet, kā, jā, uztaisīju, izvēlējos melnas durvis, lūk. Iekšā sāku taisīt jau arī ar šitā būs tā daļa, labi, ienāksim iekšā. Šitā ir tā daļa, kur ienāks un pārģērbsies, jā. Kur būs tā kā ģērbtuvīte, būs pakaramie un reku te būs tas automāti saucamie, šeit ienāks elektrība iekšā. Lūk, un tātad šeit būs rozetīte, jau uztaisīju caurumu, lai kaut kāda viena rozetīte ir. Divdaļīga būs divdaļīga. Puiši meitenes, jā. Šitāda melnā divdaļīgā. Nu jā, neturēsies, bet pielikšu ar roku, tad smuka melna. Uz koka piestāv melna. Nu lūk, tā kā jā. Rekur baigi daudz jau aizsitu ciet ar vagonu dēlīšiem saucamajiem, ja. Lūk, un šeit, protams, būs tā daļa, kur būs katls stāvēs, ot šeit katls tikai kurtuve būs no ārā, kā es teicu. Nu tā kā kaut kā tā tauta Latvijā, redziet, kā atrādu to, ko esmu par nedēļu paveicis, cītīgi strādājot. Tā kā kaut kā tā tauta Latvijā, mācos taisīt pirtiņu, nu jā, pagaidām lēnām viss iet uz priekšu un mācos.